Jau sen vairs nesvin. Un tomēr laiku pa laikam valdība atgriežas pie šī jautājuma, vai tomēr nevajadzētu 8. martu atkal pasludināt par svētkiem. Un katru reizi šis priekšlikums gan tiek noraidīts, bet tikmēr tie, kam sieviešu diena kādreiz bija svētki, arī tagad to turpina svinēt. Stāsta Maruta Lubāne. Ja runa ir par 8. martu, tad šķiet vismaz Salkristos valdības nostāja diez vai kādreiz spējas izkonkurēt tautā iesakņojušos tradīciju un ieradumu atzīmēt sieviešu dienu. Es atzīstu to, ka sievietes ir jāapsveic, tāpat, ka man apsveic uz ceļa vīriešu dienu apsveic. Vai jūs sveic sieviešu dienā? Obligāti. Fakts, ka 8. marts vairs nav iekļauts valstī svinamo dienu sarakstā, nav atstājis nekādas pēdas uz svinētāju daudzumu. Par to gadu no gada pārliecinās arī Salkrastu ziedu tirgotāji. Viennozīmīgi nē. Svin tāpatās. Un arī ir atkarīgs, vai tā ir darba diena, vai tā ir brīvdiena, jo, teiksim, tā ir darba diena, tad, protams, arī attiecīgi vairāk pērk, jo arī darba vietās, teiksim, kur ir vīrieši un sievietes, tad tie vīrieši atcerās par sievietēm. Tādēļ ziedu veikali šai dienai gatavojas ļoti nopietni. Interesanti, ka pircējiem nekādu lomu ziedu izvēlē nespēlē ne modes aktualitātes, ne puķu valoda. Pat gaume nevienmēr ir noteicoša. Latvijas ziedu pircējs esot diezgan konservatīvs un mīl neatkāpties no tradīcijām. Ar neņķēm ir tā, ka sarkanas neņas arī šogad nebija izņēmums 23. februārī. Mums bija tiešām liels noiets. Savukārt sievietes pirka. Uz Valentīna dienu vislielākais noiets bija rozes. Rozes, tāpat arī vai rožu podiņi. Kaut ko smaržīgu, atkal daudz prasīja. Bet no sieviešu dienas puķi, protams, ir tulpe, turklāt ar klasisku formu un sarkanā krāsā. Es atceros pagājušajā gadu un aizpagājušajā gadu bija tā, kad ietinē caurspīdīgā papīrā. Patīk tā. Jā. Tā kā ir lietas, kas nemainās, acīm redzot. Jā. Tā nu sanāk, ka 8. marts arī pieder pie tām lietām, kas nemainās. Ielās sastaptie cilvēki kārtējo reizi atgādināja, ka uzmanības apliecinājumi ir pelnījušas visas sievietes, ne tikai mātes un mīļotās. Un valdības nostājai te nav nekādas nozīmes. Valdība paši sveic viens otru, vai ne? Maruta Lubāne, Ilmārs Roķis, LNT. Rītdien raidījumā